Labi, es atvainojos, es tagad nevaru atcerēties. Nu, varbūt piecietīsiet, kad es pašlaik varu palasīties arī, pa ko es taisos runāt, jo es mēģināšu, es jau sākšu runāt un mēģināšu atrast pareizo, kur man ir jāizslēdz. Tā tad, kā mēs uzsākām apstrādāt fleksiblos endoskopus. Principā man ir viena nelaba īpašība. Es parasti bāžos iekšā visur, kur mani arī labprāt neprasītu bāzties. Un kaut kādā brīdī, nu jau 4 gadus atpakaļ, ejot apmeklēt vienu no nodaļām pavisam citām nolūkā, es ieraudzīju endoskopu, kas bija šādi te, nu, šos portfelīšus, nu jau jūs redzat 3. reizi, tiek pēc apstrādes glabāts transportēšanas koferī. Un uz manu jautājumu māsa arī paziņoja, ka kā endoskops ir nodezinficēts, viņš ir smuki ielikts, un tā, ka viņu vajag, tad viņi ņem ārā un lieto. Protams, man no visas sacēlās visas balvas gaisā, tāpēc, ka es labi zinu, ka šos te koferus neviens nekad mūžā nav apstrādājis, jo tā porolonam līdzīgā viela Inga, tev mīkstā. neiet uz priekšu. Te es tikai sākumā glabājos, labi, es tūlīt pāršārēšu vēlreiz. Tā. Tagad iet, jeb nekas nav mainījies. Ideāli. Tagad mēs redzam paritīgo un arī vēl spīkers blakus. Baigi labi. Jā, labi. Nu, lūk, tā tad es sarunā konstatēju, ka šī endoskopija šajā te nevisai tīrajā vidē tiek glabāti un lietoti kā dezinficēti, un piedāvāmies iet runa mūsu gadījumā par bronhoskopiem. Līdz ar to man no šīs te informācijas palika tā nevisai labi, jo es sapratu, ka es noteikti nevēlētos izbaudīt šādi apstrādātu skopu savos bronhos. Nu, protams, runājām tālāk, viņas stāstīja, kā viņas apstrādā, bet minēja visas problēmas, kas parasti nodaļās arī ir un kas ir pilnīgi normāli, jo nodaļās tam nav paredzēta šī te iespēja. Tā tad nav nevietas, neatbilstošas izlietnes endoskopu mazgāšanai. Līdz ar to veikt ir ļoti grūti. Nu, viņas izlīdzējās, protams, ir dezinfekcijas kastes, ko piedāvā dažādas firmas. Viņas to veic 30 litru tilpumu kastē, kurai nebija nekādas notekas, līdz ar to viss tā liešana ārā pēc tam vispārējais bija stipri apgrūtinoši. Un šai lielajai tvertnē arī īsti nebija vietas, kur to patstāvīgi turēt, tāpēc viņi tur, nu, vilka ārā tad, kad bija vajadzīgs. Un kā mēs jau pēc pieredzes zinām, ka viena lieta ir veikt šo gala dezinfekciju skopam, tas vēl ir vieglākais, bet pats trakākais ir pēc tam to visu noskalot tā, lai nepaliktu ķīmisko vielu palieks un pacientam būtu droši viņu lietot. Nu, un, protams, ka šajā gadījumā pēc gala dezinfekcijas tika izmantotas pudeles ar sterilu ūdeni, bet pat cik tā jau nav vietas, ar kastēm ir problēmas, tad šī skalošana līdz to bija tāda visai apšaubāmas kvalitātes dēļ. Nu, protams, māsām ar to bija ļoti nērti strādāt, bet tas, kā jau es ieminēju pie Danutas, arī mūsu slimnīcā, diemžēl, ir tā, ka, ja ir kādi gudri speciālisti, kam kaut ko vajag nopirkt, viņi panāk, iepirkuma komisija ļauj viņiem to darīt, veic iepirkumu, bet, protams, šajā brīdī neviens jau nav padomājis par to, ka šī ierīce, dotajā mūsu gadījumā šie bronhoskopi, kādā veidā viņi pēc tam tiks sagatavoti nākošās reizes lietošanai. Nu, un par māsu problēmām, protams, šajā gadījumā ārstiem nebija nemazākās intereses. Un māsas arī pacietīgi strādāja tā, kā viņas strādāja.
Nu, un tas, ka, protams, šādā veidā, kā jau doktors Krustiņš teica, un arī Danuta Lāce teica, ka endoskopus šādā veidā uzglabāt mēs varam, tad, ja tos mēs pašlaik nelietojam, vai, piemēram, ja mēs viņus taisamies transportēt uz remontu, tad labāku vietu kā šāds koferis nevar pat iedomāties, bet uzglabāt dezinficētu endoskopu un pēc tam izmantot pacientam, protams, šādos koferos nevar, jo dezinfekcija, kas ir tikusi veikta, bet saglabāta attiecīgajā līmenī, protams, netiek. Nu, un tad es uzprasījos pati, un mēs vienojāmies, ka mūsu nodaļa pārņems endoskopu apstrādi savā ziņā. Protams, mums nav tādas endoskopijas nodaļas, un tajā brīdī gāja runa vienkārši par 2 endoskopiem, bronhoskopiem konkrēti. Nu, un, protams, tā, kad ir jauns apstrādes process, lai izdarītu visu tā kā pienākās, tā tad ir nepieciešams zināšanas un nepieciešams darba aprīkojums. Nu, protams, lai iegūtu zināšanas, mēs vērsāmies pie cilvēkiem, kas jau bija pieredzējuši pie attiecīgās nodaļas māsām, tad, protams, pie ekspertiem, jo ir tici, bet pārbaudi tomēr. Un konsultējāmies arī ar ekspertiem, lai saprastu, kāds aprīkojums mums ir vajadzīgs, un tad apmācījām personālu. Nu, un, protams, kad ir apmācīts, tad personāla darba kontroli. Nu, tātad par zināšanām. Tātad mēs izrunājāmies ar anestezioloģijas un reanimācijas māsām, par cik viņas jau bija vairākus gadus apstrādājuši šos endoskopus un pieredze apstrādē viņām bija. Protams, ar to bija pa maz. Mēs sazinājāmies ar mūsu izplatītāju, mūsu bronhoskopu izplatītāju, dabūjām instrukcijas, tehniskos manuālus. Nu, un kas ir vēl vienkāršāks, man īstenībā, es neesmu no cilvēkiem, kas ir ar mieru dienām ilgi rakties pa grāmatām, man labāk patīk vērsties pie tiem cilvēkiem, kas zina tās lietas un jau dara, un saņem padomus no viņiem. Un tad mēs ar manu vietnieci Sandru pieteicāmies vizītē uz Stradiņu Kliniskās universitātes slimnīcas sterilizācijas nodaļu pie Gundara Lāča, kas arī ar prieku mūs uzņēma, izvadāja pa nodaļu, parādīja visas fāzes, kādā veidā tiek šie bronhoskopi apstrādāti, kādas ir nepieciešamās ne tikai ierīces to apstrādē, bet arī visādi knifiņi, ieskaitot dažādus vāciņus, uzgalīšus un tam līdzīgi. Diemžēl, tā, kad es piekritu sagatavot lekciju, bija jākonstatē, ka es esmu slikti paparacī un man nav tādu ļoti daudz un skaistu bilžu no šī apmeklējuma, jo tas jau bija diezgan sen, bet man izdevās tomēr pāris bildes atrast. Gundars pats nav redzams, tās ir viņa rokas bildēs, tas, ko mēs redzam. Un tā, kad mēs bijām izmācītas, un Gundars arī laipni padalījās ar viņa darba instrukciju, par ko es esmu ļoti pateicīga, jo tas man ietaupīja diezgan daudz darba. Tad mēs izplānojam, kāds aprīkojums mums ir nepieciešams. Mēs sapratām, ka mums ir nepieciešams transportēšanas iepakojums, ka tas ir viens no svarīgākajiem iepakojumiem, kas ir vispār nepieciešams, jo nepietiek ar to, ka mēs esam labi visu apstrādājuši, izdarījuši, bet ja mēs nevaram nogādāt līdz nodaļai droši un saglabājot šo dezinfekcijas kvalitāti, tad visam mūsu darbam lielas jēgas nebūs. Un tāpēc arī konsultējoties ar ražotāju pārstāvi, mēs iegādājāmies gan traukus dezinfekcijai, gan arī birstīšu komplekts, kas izrādās katram vismaz mūsu skopa modelim ir individuālas šīs te birstītes, kuras ir piemērots attiecīgi kanālu diametriem. Un lai atvieglotu, protams, darbinieku darbu, mums vēlāk visam šim klāstam, jo mēs, pat cik tie ir tikai 2 skopi, tad tāda runa, ka varētu automātiskās dezinfekcijas iekārtu iegādāties, negāja ne runa, bet mēs dabūjām šo te automātisko skopu skalošanas iekārtu,
kas ir skopu draudziņš, jeb badīs vēl. Un līdz ar to mūsu darbiniekam iekonomējās laiks, jo nebija nepieciešams skalot šos kanālus pirms un pēc birstēšanas šajā te pirmās dezinfekcijas etapā. Nu, protams, nemaz nerunājot tālāk par nākošiem skalošanu un gala dezinfekciju un skalošanu ar no mikrobiem attīrīt ūdeni, kas ir kā gala skalošana. Nu, un šeit attēlos var redzēt gan to mūsu ierīci, kur pašlaik tā ir skalošanas fāze starp dezinfekcijām, sagatavojoties gala dezinfekcijai. Un apakšējais attēls rāda šādā veidā skops izskalots, slapjš, tiek jau, nu, šis ir sterils autiņš, kas ir ieklāts transportēšanas konteinerī, lai šo skopu sterils un ūdens necaurlaidīgs, jo skops pēc apstrādes šeit ir slapjš, jo mēs nolēmām, kā skopu žāvēšanu neveikt visu dezinfekcijas daļā, bet to uzticēt komplektēšanas daļai, kad šo te žāvēšanu un kontroli un to galu iepakošanu veic mums instrumentu komplektēšanas daļa. Jo nevarēs, nu, savietot šo te to apstrādes līmeni ar to, nu, ka dezinfekcijas daļa tomēr ir, nu, tā saucamā netīrā zona. Nu, un tad, kad mēs jau bijām abas ar Sandru izmācījušās un arī pirmo šo apstrādi veicām mēs pašas, tad sekoja personāla apmācība, un tā balstījās uz tādu, nu, pirmkārt, izejot konkrēti secīgi, tātad izejot šim darba procesam cauri pie mums, apstrādājot pirmos skopus mums pašām, mēs izstrādājām instrukciju, un instrukciju pārbaudījām vēlreiz darbībā, tad, kad veicām maiņu vecāko apmācību, tātad gan dezinfekcijas, gan komplektēšanas daļā. Tas bija tā kā pilota projekts, lai pārliecinātos, ka šī instrukcija ir reāli dzīvē arī īstenojama, jo reizēm ir tā, ka lietas uz papīra izskatās ļoti skaisti un gludi, un tā, kad praksē šīs lietas mēģina īstenot, tā atklājas tādi sīkumi, par kuriem nav padomāts un kas rada problēmas. Un pēc tam mēs noteikti ir jāpārbauda, kā ir mājiņu vecākie, nu, tie, kurus mēs mācām, ir uztvēruši to, ko mēs gribam mācīt, un šī pārbaude tika apvienota ar to, ka mājiņu vecākiem mācīja nākošos savus padotos no personāla, un to bija, nu, mēs to kontrolējām, skatījāmies, kā viņi māca, līdz to mums bija iespēja pārliecināties, kā viņi ir apgūši šīs zināšanas un pārbaudīt, cik viņi pareizi, nu, to pēc tam nodot tālāk. Nu, un, protams, ir šī endoskopa tīrības pārbaude, tas gan man ir jāatzīst, ka mēs vēl esam procesā, bet mums jau ir izdarīts viss, lai šo endoskopu tīrības pārbaudi mēs arī beidzot veiktu, tā kā tas ir, nu, tā kā vajadzētu ar visiem noskalējumiem un tā tālāk. Pašlaik mēs vienkārši, nu, pašlaik mums uz doto brīdi vēl šīs iespējas nav, bet šī gada laikā tas arī tiks sakārtots un šīs pārbaudas mums arī nodaļā tiks veikt. Protams, tās pārbaudas, ko mēs veicam ūdenim, ar ko tiek skalot, nu, veikt pēdējā endoskopa skalošana pēc gala dezinfekcijas. Tas ir saskaņā ar prasībām reiz 3 mēnešos. Mēs nododam analīzes uz laboratoriju, ūdens analīzes uz laboratoriju, ar kuru tas tiek veikts, jo šeit mēs izmantojam speciāli filtrētu ūdeni. Nu, un tas, ko es ļoti vēlos uzsvērt, un tāpēc tas ir iekļauts arī, nu, šis attēls ir redzams, tātad arī mēs, līdzīgi kā Stradiņu slimnīcā, izmantojam šos te transporta konteinerus ar 2 veidu tiem pārvalkiem, kur ir zaļais pārvalks, nozīmē to, ka endoskops ir tīrs un apstrādāts, un var redzēt, ka viņš arī ir iepakots endoskops šajā maisā, un visi šie te gaismas pievadi un tie uzgalīši, gaismas porti un uzgalīši, tie ir atkal otrā maisņā, turpat konteinerī blakus.
Un sarkanais tas pārvalciņš ir nolikts blakus, jo ar sarkano pārvalciņu pie mums atgriežas šie endoskopi tad, kad viņi ir izlietoti. Vai arī ir beidzies derīguma termiņš, tad mēs viņu saņemam ar šo zaļo apvalciņu, un te mēs vienkārši zinām, ka tas nav izmantots pacientam, bet ka tas ir vienkārši jāpārapstrādā. Lūk, un tā tad šeit ir tas secinājums, jā, ka tie cilvēki, protams, mēs ar manu vietnieci, kur dodas mācīties, kļūst par tiem ekspertiem, kas lokāli apmāca nākošos, izstrādā instrukcijas, apmāca māju vecākos, un izveidojas tā, kā savulaik bija tās MNM, laikam piramīdas iepirkumos, tad principā apmācības procesā šāda te piramīda ir ļoti, ļoti laba un sevi attaisnojoša un efektīva apmācības metode, jo eksperti ir augšā, viņi apmāca nākošos, un katrs nākošais darbinieks apmāca apmēram 2-3 vēl viņam pakļautos darbiniekus, un šādā veidā šī pieredze tiek nodota tālāk. Protams, ka sākumā eksperti, bet pēc tam māju vecāko pienākums ir pārbaudīt sev pakļauto darbinieku prasmes, vai viņi ir pareizi uztvēruši šo apmācību, un vai viņi strādāja to, kas viņiem ir mācīts, arī pareizi ievēro un dara. Un to var pārbaudīt vienā veidā, vērojot, kā darbinieki strādā. Un šeit ir redzams pilnībā iepakots konteiners, jo pa virs šim apvalciņam, tā kā mums nav speciāli galdiņi skopu pārvadāšanai, jo uz doto brīdi mums arī ir 3 skopi tikai slimnīcā. Tad mēs izlēmām, kad ir jāiegādājas šie te vāki, un tad šos te skopus šādā veidā ar konteineru var transportēt vai nu uz operāciju zāli, vai arī uz reanimācijas un anestezioloģijas nodaļu. Par cik endoskopija kā tāda nav īsti mūsu nozara, bet to izmanto mūsu anesteziologi pie atbilstošu manipulāciju veikšanas. Un šis manipulāciju skaits ir pamazām pieaug, un arī lietošana mums aizvien samazinās tie gadījumi, ka mums endoskopi vienkārši atgriežas uz atkārtotu apstrādi, bet palielinās to gadījumu skaits, kad mums viņi atgriežas pēc izlietošanas. Un pateicoties šim skopu draudziņam, jeb automatizētajai skalošanas ierīcēs, var teikt, ka mūsu nodaļā, šī endoskopa apstrāde arī ir daļēji automatizēta. Un pat, ja ir 1 vai 2 skopi un jebkurās tādās mazākās slimnīcās, es ļoti iesaku izmantot šo daļēji automatizētās apstrādes sistēmu, jo viņa ir salīdzinoši lēta, šī ierīce, ja salīdzina ar mazgāšanas dezinfekcijas iekārtu, bet viņa ļoti taupa un atvieglo darbu personālam, jo tā vietā, lai ar šprici stāvētu tā, kā mēs to sākumā darījām un skalotu šos kanālus, jūs vienkārši pieslēdzat šai ierīcei, kur ar kanālu skalošanu brīnišķīgi tiek galā pati. Protams, darbiniekiem bija pirmā vilšanās, kad šī ierīce kanālus tomēr nebirstēja, tā kā viņi jau bija iedomājušies. Lūk. Tātad, un tas ir arī man šoreiz viss. Tā kā, ja ir kādi jautājumi, bet, jautājumi jau laikam nav, tas vienkārši bija pieredzes stāsts. Un tas, ko es gribu uzsvērt, ka par to mēs arī mēģinām kā infekciju kontrolas grupu izcīnīt mūsu slimnīcā, lai cilvēki beidzot saprot, ka pirms iegādāties ierīci, vispirms ir jāsaprot, kā mēs viņu lietosim, kā mēs viņu transportēsim, kā mēs viņu apstrādāsim. Un ka tas, par ko runāja arī Danuta, ka neko nelīdz iegādāties ierīci, ja mēs atklājam, ka mums nav, kur viņu iepakot, nav konteineru, nav transportēšanas tvertņu. Un, ja mēs atklājam, ka mums nav ar ko viņu iztīrīt, jo, piemēram, mēs viņu nevaram sagatavot atkārtotai apstrādē, ka principā pirms iegādāties ierīci, tāpēc, ka būtu iepirkuma komisijai un šiem speciālistiem, kas vēlas iegādāties kaut kādas ierīces vai operāciju tehnikas, būtu jākonsultējās ar infekciju kontrolas grupas dalībniekiem, jo mūsu slimnīcā tiek iesaistīti gan ārsts infekcionists, gan arī
sterilizācijas nodaļa, kā instrumentu apstrādes eksperti, lai vispār saprastu un lai iegādātos normālu komplektāciju, ne tikai ierīci pašu, bet paredzētu līdzekļus arī, kas ir nepieciešami gan konteineriem, gan iepakojumiem, gan apstrādē. Tas arī bija viss, ko es gribēju pavēstīt.